Prieks visus redzēt. Esmu Medžu Žēris, ZZDATS direktora vietnieks. Tāds grūts uzdevums, patiesībā noslēdzošā prezentācija. Un, diemžēl jau pēc Signes uzstāšanās biju spiests ņemt veco labo papīru, rakstāmo un sākt pierakstīt, jo es sapratu, ka Signe stāsta to pašu, ko es gribu stāstīt. Un pēc Andra stāstījuma jau es turpināju rakstīt un sapratu, ka mana prezentācija beigusies. Nāksies improvizēt. Kaut ko jau pastāstīšu, nav tā, ka viss ir izstāstīts, ir dažas lietas vēl pirms vīna glāzes, lai mēs pamostos, kas tātad svarīgs. Gribējās parunāt arī, protams, par dažām lietām. Mēs esam staigājuši no mākoņiem uz zemes, pa mākoņiem atkal, bet joprojām tā viena lieta ir informācijas sabiedrība un attīstība un informētība un kā tad mēs virzāmies, jo šīs tehnoloģijas, iespējas, sistēmas ir diezgan grūti viņas ieviest, ja mums nav šī informācijas sabiedrība. Un šis ir tas slaids, ko arī Signe uzreizēm pirmajā teikumā, man liekas, pieminēja, ka mums ir informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes izstrādātas un viņas ir pieņemtas, un tad mums būtu jāpastrādā pie viņu ieviešanas, un pašvaldībai droši vien ir ļoti būtiska loma šo te pamatnostādņu realizācijā. Šeit droši vien gribās pieskarties tikai pie 2 punktiem, viņas ir daudz, bet tas, kas ir attiecībā uz pašvaldībām, tā ir moderna un efektīva publiskā pārvalde, zem kuras slēpjas apakšā procesa optimizācija, tādas lietas kā e-līdzdalība, demokrātija, tātad iedzīvotāju iesaiste, vienotā datu telpa, par ko arī šodien jau pieminēja, ka, protams, mums jāpiekļūst datiem, mums ir datu atkal izmantošana, datu izmantošana no pirmavota, infrastruktūras optimizācija un citas lietas. Un otra lieta, par ko nedaudz var pieskarties, tā ir e-pakalpojumu un digitālais saturs. Tātad tie ir e-pārvalde, e-pakalpojumu iedzīvotājiem, e-pakalpojumu portāli, koplietošanas infrastruktūra, piekļuves, elektroniskās adreses, kā sasniegt iedzīvotāju, e-adreses, un tā skaitā rēķina apritē, kurā tur mēs esam šodien pieskārušies, man liekas reizes 20, es īsti nesaskaitīju, bet, diemžēl, man arī ir slaidos nedaudz par rēķina apriti. Vēl viena lieta, statistika, šodien nesaskaitīju tos statistiskos rādītājus, bet, tā nāk prātā viens teiciens, ir meli, ļoti liela meli un statistika. Šodien, man liekas, izskanēja kādi vismaz 3 dažādi cipari par to, cik tad mums ir internets pieejams mājasemniecībā. Mani cipari nedaudz atšķirās no visiem iepriekšējiem, bet tuvu tam arī ir. Šeit ir tāds neliels pētījums par digitālo ekonomiku un informācijas sabiedrības attīstību Eiropā. 2015. gads, kā tad mēs izskatāmies uz Eiropas Savienības fona un ko mēs varētu darīt. Tātad, ja mēs redzam pieslēguma ziņā, mēs esam ļoti labi, tas ir tas pirmais connectivity. Tur nav ko piebilst, pēc mana, bet atvainojos pēc Eiropas rādītājiem 92% mājasaimniecība esot pieejams internets. Ļoti labs rādītājs, tikai jāsāk lietot. Cilvēku kapitāls. Šeit mēs esam diezgan zemu, 20. vieta no 28 dalību valstīm. Droši vien šeit būtu ko piestrādāt, tās ir IT zināšanas, mūsu līdzcilvēki, sabiedrība, pašvaldība, iedzīvotāji. Jāceļ šis zināšanu līmenis, par to varētu atsevišķi runāt, par to šodien es negribētu runāt. Interneta lietošana, kas ir dīvaini, mēs esam nokritušies uz 9. vietu, nedaudz sliktāk kā 14. gadā. Ja tur paskatās detalizētāk, mēs esam sliktāk sākuši izmantot sociālos tīklus, bet arī par to šodien ir stāsts. Gribās parunāt par 2 lietām, nedaudz pieskarties tātad par publiskajiem pakalpojumiem un par digitālo tehnoloģiju izmantošanu, kur mēs esam principā vissliktākie 28. vieta.
Digitālā tehnoloģijas e-pārvaldē, tātad par ko ir vērts runāt, tātad pirmkārt ir par sabiedrības informētību, un kā šeit varētu pašvaldības līdzdarboties, pacelt šos te rādītājus, ir droši vien pašvaldību portāli, pašvaldību mājaslapas, jo neapšaubām te jau nevienreiz vien ieminējās par to, ka, ja es kaut kādā veidā komunicēju ar pašvaldību, es vispirms atveru pašvaldības mājaslapu, es braucu, ciemos uz Ādažiem, tad es atveru Ādažu mājaslapu un apskatos, kādi tur pakalpojumi ir, kādi ir pieņemšanas laiki, kādi ir apskates objekti un tā tālāk. Tātad šis te lieta ir attīstāma, ja mēs runājam par šo te ZDAC ieguldījumu un kā varētu vienotā pašvaldības sistēma palīdzēt šai te rādītāju pacelšanā, ir šo te datu atkal izmantošana, datu iekļaušana mājaslapās. Iedzīvotāju iesaiste, ja runājam par līdzdalību, tātad veidot iedzīvotāju aptaujas, elektroniskas aptaujas, neiet ielās un neveidot pētījumus, veidot mājaslapās integrētus risinājumus, kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Otrs punkts - rēķina aprite. Šis rādītājs izrādās mums ir pavisam slikts, tāpēc šī tehnoloģija integrācijas rādītāji ir zemi Latvijai pēdējie, kā jau es minēju. Tātad rēķina aprite mums ir jāveicina. Šodien jau daudz tika runāts par to, šeit es varētu pieskarties vēl tikai, kā mēs varētu paiet solīti pretī rēķinu iesniegšanai, nevis nosūtīšanai, jo pašvaldībai, kā jau Rīgas ūdens te rādīja piemēru, kā varētu sūtīt rēķinus. Viens ir sūtīšana, otrs ir rēķinu saņemšana. Dainis gan arī pieminēja, Rīgas domē šis jau ir ļoti attīstīts un tālu ir aizgājies, bet kopumā Latvijā es te redzu un piedāvāju 3 solīšus, kā varētu iet pamazām uz rēķinu saņemšanu no pašvaldības piegādātājiem. Pirmais ļoti vienkārši ļaut cilvēkiem šos te PDF rēķinus iesniegt portālā un pašvaldība saņem elektroniski un viņus grāmatvedīski apstrādā. Otrs solītis, protams, ir, kad ļauj aizpildīt un iedzīvotājiem, ja piegādātājiem ievadīt šos te formas un nodot pašvaldībai rēķinus. Un trešais solis ir pilna elektroniskā aprite, kad rēķini tiek importēti, sasiet ar grāmatvedības sistēmām. Un šis ir solis, līdz kuram ir aizgājusi Rīgas pilsētas pašvaldība. Smags solis, liels solis, lai to ieviestu visā Latvijā, mums tam jābūt vēl gataviem. Bet es neko nesaku, tas nav neiespējami. Tas viss ir iespējami, mums ir jāsagrib vienkārši to darīt. Otrs ir par publiskajiem pakalpojumiem vērts pieminēt. Šeit jau arī tika daudz runāt par dažādu līmeņa pakalpojumiem. Un neapšaubām tas, ko arī Māris pieminēja, kad ir strādājis pie koncepcijas un pie pakalpojuma aprakstīšanas, manuprāt, šis te ir ļoti, ļoti būtiskis posms, kad vispirms pateikt, kādi pakalpojumi mums ir un dot iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar šiem te pakalpojumiem un arī šo te attīstīt informāciju vismaz pašvaldību portālos. Jo pašvaldības portālos meklē. Kā mēs varētu palīdzēt arī no VPS puses šo te informētības attīstībā? Tātad nevienreiz vien ir pieminēts, ka e-pakalpojuma LV portāls ir platforma, ir izstrādāta vienota platforma visām pašvaldībām un atkal izmantošana vienmēr ir daudz efektīvāk nekā taisīt kaut ko no jauna. Var iet uz priekšu, pielāgot pašvaldību dizainam, integrēt pašvaldību mājaslapās, jo, protams, pašvaldība grib arī saglabāt savu identitāti, pašvaldība grib savu seju sniegt iedzīvotājiem iespējas savā mājaslapā kaut ko saņemt, iegūt informāciju un tā tālāk. Tātad viens no soļiem, kā to var panākt, izmantot kopējās platformas kaut kādu integrāciju lokālajās lapās. Protams, arī integrācija ar Latviju LV. Šobrīd ir diezgan spēcīga platforma attīstīta, kur ir publiska pakalpojuma apraksti iespējami. Tātad saintegrēt mājaslapas ar Latviju LV pakalpojuma aprakstiem. Un, protams, mums ir jāattīst arī tiešsaistes pakalpojumi. Mēs gribam efektīvāk strādāt, ar integrētiem pakalpojumiem strādāt. Un šeit arī vienotās pašvaldības sistēma var
nodrošināt šo te biznesa procesu atbalstu kaut kādu pakalpojumu elektronizāciju, jo šodien nevienreiz vien pieminēja par integrētiem pakalpojumiem, nav jēgas īsti uztaisīt mums pakalpojumu, kurš pēc tam ir manuāli apstrādājums pašvaldības pusē. Vēl viens punkts, kas varbūt uzlabot mums šos te rādītājus, atvērtie dati. Tā ir arī informācijas aprite. Es varu teikt, ka atvērtie dati 100% visām pašvaldībām ir, jo, ja novērtē e-indeksus un citu pašvaldībās, visām 100% pašvaldībām šobrīd ir atvērtie dati. Viņi ir pieejami e-pakalpojumu LV portālā, visiem pašvaldības, pie kam šie atvērtie dati jau ir augstākā līmenī, viņi ir tiešsaistē pieejami ar tā saucamo OData protokolu, kas ir Eiropas rekomendējamais protokols, lai atvērtos datus nodotu tiešsaistē visiem interesantiem. Tas pašvaldībām ir. Varam iet uz priekšu, vērt vairāk datus vaļā, vairāk integrēties ar citiem un dot iegūmu sabiedrībai. Tas ir tā pārskrienot pāri, ko varētu mēs kopīgi darbojoties sasniegt pašvaldību sabiedrības informētībai un šo te visu rādītāju pacelšanai. Tātad, lai to visu sasniegt, protams, mums vajadzīgas ir IT tehnoloģijas, IT risinājumi, un šodien jau mēs te diezgan daudz runājam par to, kā ZZDats arī līdzdarbojas pie šī tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas. Mēs gribam, protams, nodrošināt pašvaldībām to labāko. Mēs visi strādājam jau gandrīz 20 gadus uz šo te mērķi un mūsu misijas sasniegšanu. Gribējās nedaudz pieminēt arī to, ko jau esam sasnieguši. Šeit ir tāds īs pārskats par šī gada lielākajiem sasniegumiem, varbūt tāds īs kopsavilkums par dienā izskanējušo. Tātad, pirmkārt jau Dainis pastāstīja par to, kas ir attīstīts un kas ir sasniegts resursu vadības sistēmā Gāvedis, kā mēs to esam saintegrējuši ar visiem biznesa procesiem, kādi ir iegūmi no šīs te integrācijas. Lauma arī pastāstīja par informācijas nodrošinājumu lauksaimniecības zemju iegādes gadījumos. Tātad arī, ja ir likumdošanas izmaiņas, kā mums izveidot IT atbalstu, lai nebūtu pārāk daudz manuālais darbs. SOP attīstība, gan elektrības risinājumi, gan spolis sasaistes, par to arī šodien runājām. Vērts pieminēt ir CSDD integrācija, jeb žiro maksājuma aizstāšana, jo, kā zinām, no 2015. gada 1. janvāra žiro maksājuma nav. Un te bija nedaudz jāpastrādā, lai dotu pašvaldībām risinājumu par to pašu neatļauto stāvēšanu, jeb plāksteriem, kas pa laikam tur uzlīmē pašvaldības policijas, valsts policija. Visās pašvaldībās varbūt šis nav, bet tām pašvaldībām, kam šis jautājums ir aktuāls, ļoti labi zina, ko nozīmē žiro maksājumi. Ir saintegrēti uzņēmuma reģistra un viddati. Šeit ir vairāk tikai līguma jautājums, ko darīt, saslēgt līgumus un sākt izmantot izveidotos risinājumus. Ir attīstīti pakalpojumi, ir jauni pakalpojumi, gan šīs grāmatvedības saistība apmaksa, gan tur, kur ir nepieciešams rēķinu rādītāju iesniegšana. Tad mēs redzam visas savas saistības portālā. Kā jau minēju, arī atvērtie dati. Tie būtiskākie jautājumi, kas ir varbūt izdarīts šogad. Tas nav varbūt arī viss, un gads arī vēl nav beidzies. Un tad ir viens būtisks jautājums, ko vismaz anotācija arī es solījos pieskarties, un varbūt jautājums, kas visiem ir aktuāls, protams, finansēšana. Un gribās vēlreiz publiski varbūt pastāstīt to, kā tad notiek šie finansēšanas jautājumi vienotai pašvaldības sistēmai. Protams, kad varbūt kaut kas mainīsies un būs kaut kādi citi modeļi, bet šis modelis strādā jau vairākus gadus, un tātad finansēšana notiek no visām pašvaldībām. Pašvaldības praktiski
finansē uzturēšanu. Rīgas domei ļoti liels paldies ir gan uzturēšana, gan attīstības kaut kādi finansējumi. Un arī pēdējā laikā arvien vairāk valsts finansējumi caur Rīgas domu jau ir vairāk precedenti, kad nokļūst uz vienotās pašvaldības sistēmas attīstību. Jā, uzturēšana šobrīd precedenti, es ceru, ka būs labie precedenti arī tiem valsts moduļiem. Šobrīd uzturēšana vēl joprojām ir gan no Rīgas, gan no visām pašvaldībām. Nevienreiz uzdod jautājumu, kas tad ir šie uzturēšanas pakalpojumi. Šie uzturēšanas pakalpojumi, tas ir tas mūsu ikdienas darbs, ko mēs ikdienā kopā ar jums strādājam. Mēs analizējam jūsu vajadzības, analizējam likumdošanas izmaiņas, normatīvu aktu izmaiņas un meklējam pēc iespējas efektīvākus risinājumus, lai dotu IT atbalstu jums ikdienas darbam. Rezultāts pēc tam jūs redziet, ir dažādi iegūmi, finansiāli iegūmi, resursu iegūmi. IT nodrošinājums dot viennozīmīgi kaut kādu atbalstu. Otrs ir, ko nozīmē uzturēšanu. Uzturēšana nozīmē datu centru, kā mēs zinām, tātad pārsvarā visas reģistru apmaiņas, tas ir arī mēs izmitam pie sevis pašvaldību datubāzes, tas ir drošības, pieejamības nodrošināšana, monitorings, var sakot, pakalpojumu nodrošināšana. Šobrīd pēc mūsu rādītājiem šī pieejamība pašvaldības sistēmām ir vairāk kā 99% gadā. Tas nozīmē, tas nepieejamība ir ļoti, ļoti maz, varbūt dažas stundas gadā. Un, protams, lietotāja atbalsts. Jautājumi, konsultācijas, apmācības pēc nepieciešamas un citas lietas, lai lietotāji varētu ērti un labi strādāt. Nedaudz statistikas, ko mēs esam sadarījuši kopīgi pa šiem te gadiem un kāpēc tās uzturēšanas izmaksas varbūt tur mainās. Šādi mēs izskatāmies šobrīd ļoti efektīvi. Ļoti efektīvi mēs elektronizējam visus, uzlabojam šos te procesus. Līknes ir eksponenciālas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs arvien ātrāk un straujāk elektronizējamies. Tātad pirmais grafiks varbūt ir šeit datu apjoms, datu centrā, tātad pa gadiem. Dzeltenā līknīte ir tas, kur mēs šobrīd esam. Mēs esam pie apmēram 3 terabaita datiem. Šie dati, kas atrodas mūsu datu centrā, ir apmēram 100 pašvaldības no 118 pašvaldībām. Šobrīd to līkni mēs līdz šim esam prognozējuši diezgan precīzi. Ja mēs paprognozējam kādus 3 gadus uz priekšu, tad mēs drīzumā sasniegsim 6 un vairāk terabaiti datus, pašvaldību datus. Līdzīgi ir arī ar operatīvās atmiņas apjomu. Tātad, ja mēs labi strādājam, tas rāda, ka ikdienā labi strādā, izmanto sistēmas lieto, un jo vairāk lieto, jo šie procesi ir labāk atbalstīti. Tātad arī šobrīd tas atmiņas izmantošanas pieaugums ir diezgan strauši. Kā mēs zinām, jau kopš 2011. gada ZZDats arī ir pārgājis uz mākoņu risinājumiem. Tātad mums ir pilna datu centra virtualizācija. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām vēl augstāku pieejamību, vēl labāku servisu pašvaldībām. Nedaudz jāpieskarās, varbūt runājot par šo te, kas vēl ir atklāts jautājums, iet runa par vienoto datu centru. Šeit ir varbūt, lai visi zinātu, kad vienotais datu centris mēs esam tikai par. Ja kaut kur iet runas par vienoto datu centru, mēs visi priecātos, ja tāds centrs būtu, jo šobrīd, kā jau grafika rāda, šie pieaugumi ir ļoti lieli. Un tas varētu samazināt izmaksu pieaugumu, bet parunājot ar šiem te ieviesējiem, te arī bijusi man personīgas vairākas tikšanās ar potenciāliem datu centru izveidotājiem, tad runas iet par to, ka jā, datu centrs būs, bet būs jānomā šie te resursi, būs jāliek pašiem licences iekšā, būs jāliek iekšā diski un tā tālāk, ja pietrūks. Tad ir jautājums, vai tās izmaksas piebremzēsies, vai viņas turpinās tāpat augt. Ja turpinās augt, tad tās izmaksas
jāskatās, kur ir lētāk. Šie datu centra pakalpojumi, protams, ir aktuāls jautājums, kā viņu nodrošināt. Šeit ir jāmeklē risinājumi, jāmeklē varbūt arī kaut kādi finansējuma avoti, kā to visu nosegt. Vienīgais, ko es vēl varu teikt, šeit ir tāds retorisks jautājums, cik ir izdevīgi uzturēt savus resursus. Tātad, ja ir vienots datu centris, vienalga, vai tas ir ZZDAS datu centris vai valsts datu centris, tad ir vienota piekļuves, tīkla uzturēšana, monitorings, backup risinājumi, jo, ja ir savējais, nevienreiz mums ir nācies runāt par to, pārjautāt, pārliecināties, vai ir uztaisītas rezerves kopijas, vai ir nodrošināts monitorings, vai ir nodrošināti kļūdu apstrādes, logošanas, piekļuves drošības un tā tālāk. Šie jautājumi tātad kopīgi risināti ir daudz efektīvāk. Varbūt vēl jāpieskaras vienam jautājumam, kas ir tāds ikdienā, ko uzdod, un šeit gribās, lai visi zin. Tātad, kāpēc uzturēšanas līgumā ir lietojuma programmas, kuras mēs neizmantojam? Šāds jautājums tur katru gadu no vienas vai otras puses parādās, kad mums ir vienotā pašvaldības sistēma, tur ir 10-15 lietojuma programmas, bet pašvaldība izmanto 3, mums tās pārējās nevajag, strīpojot ārā. Šeit ir viens man tāds piemērs, kas šobrīd tāds efektīvāka atbilde, lai izprastu šo situāciju. Mēs nopērkam, pieņemsim lietojuma programmu Word, un Wordā ir iespēja meņu, es te parādīju vienu iespēju, droši vien ne tādu vienu, teiksim, veidot sagataves. Tur ieslēdz developer modi, ieslēdz kaut kādas sagatavu veidošanu un var sākt veidot sagataves. Jautājums, ja es šo funkciju neizmantoju, vai es varu viņu izslēgt? Par viņu neiekļaut kaut kādās, licenzēs. Nē, nevar. Šeit ir tieši tas pats atbild arī par vienoto pašvaldības sistēmu. Tātad, lai izslēgt kaut kādu funkcionalitāti, tas ir daudz sarežģītāk nekā viņu nedot komplektā. Tas nozīmē, ja nelietojiet, nelietojiet. Protams, mēs esam par to, lai lietot, kā jūs redzējāt, pie lietošanas parādās efektivitāte, parādās kaut kāda atdeve no tās funkcionalitātes, bet ja nelieto, viņa tur ir. Tātad šis te salīdzinājums ar Word, tā ir mana atbilde uz to, ko darīt, ja mēs neizmantojam. Turpinam neizmantot. Neizmantot tās iespējas. Jā, tad, kad es ieraudzīju, manuprāt, šis pats traktors bija LMT prezentācijā, tad es domāju, ir vāks, pat traktoru manu paņēmuši. Ko es gribēju ar tiem traktoriem pateikt? Es gribēju pateikt, ka, ja mēs ņemam sistēmu, kura ir kopīgs, vienots kodols, jaudīgs, kā es gribu teikt, jaudīgs traktoru dzinējs. Tātad vienotā pašvaldības sistēma ir vienots kodols, lielas iespējas, jaudīgs dzinējs, kas spēj vilkt ļoti daudz funkcionalitātes. Viņu ir iespējams paplašināt, līdzīgi kā traktoram, ja tur var apkabināt ar visādu tehniku. Tad ir jautājums, kas ir izdevīgāk. Lietot vairākus traktorus ar dažādiem pielietojumiem vai ņemt vienu jaudīgu traktoru un kabināt viņu apkārt. Tas jautājums pašiem jums jārod atbilde droši vien. Vienoto pašvaldības sistēmu es salīdzinātu ar jaudīgu dzinēju, kam ir nākotnes iespējas. Un noslēgumā es gribu atstāt tādu slaidu, pie kura varbūt var arī tur padiskutēt īsi, ja neskrien uz vīnu, un tādi atvērtie jautājumi. Tātad, cik daudz mēs visi esam gatavi iesaistīties digitālās sabiedrības veidošanā un attīstībā? Tātad, vai mēs esam gatavi darīt vairāk, domāt atvērtāk, kaut ko uzlabot, mainīt? Kā uzlabot e-pakalpojumu pieejamību? Tātad šis ir jautājums par to, kā izveidot pakalpojumus, kā uztaisīt integrētus pakalpojumus, kā apmācīt sabiedrību, kā iedrošināt sabiedrību viņu lietot. Iedzīvotāju iesaiste gan dažādu, aptauju veidā, gan varbūt kaut kādās apmācībās vai citādi pasākumi.
Nu, un tas vēl viens atvērtais jautājums, ko Māris varbūt pašā sākumā ieminējās, ar to es gribētu arī nobeigt, kā monitorēt un ietekmēt pašvaldības šos te finanšu rādītājus varbūt, kā izmantot IT sistēmas pašvaldības labklājības celšanā. Nu, tie ir tādi atvērtie jautājumi, uz viņiem atbildes droši vien šobrīd man nebūs pašam. Paldies!